Priecājos būt šodienas Krīva draudzē. Paldies par liecībām, par skaistām dziesmām. Dievs mums dāvinājis skaistu svētdienu, saulīts spīd, silts. Paldies Dievam! Vēlos lasīt iesākumā no vairākām rakstu vietām. Un pirmā rakstu vieta no Ījaba grāmatas 14. nodaļas 17. pantu. Ījaba 14, 17. Ījaba 14, 17. Bet manus pārkāpumus tu turētu aizīmogotus savā somā, un manu vainu būtu aizlipinājis un nolicis prom. Un tad no 56. psalma 9. pantu. Psalms 56. 9. pants. Manas žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis. Manas asaras savācis savā traukā, jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā. Un vēl no Atklāsmes grāmatas 5. nodaļas 8. pantu. Atklāsmes grāmata 5. nodaļa 8. pants. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo svētdienu, ka mēs varam būt Tavā namā un lasīt Tavu vārdu un to pārdomāt. Un lūdzam, runā uz mūsu sirdīm, māci Tu mūs, vairo mūsu paļāvību uz Tevi, ticību, paļaušanos, Kungs. Lieto arī mani savam godam. Sveitī šo brīdi mēs lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Vēlos domāt par 4 lietām. Par somu, par trauku, par kausiem un par grāmatu. 4 lietas. Visiem pazīstams lietas, es domāju, ja mēs izstaigātu šo dievnamu, mēs atrastu gan somu, gan trauku, gan kādu kausu un arī grāmatu. Un mēs jau lasījām, ja jūs labi ieklausījāties un ievērojāt par šīm lietām. Un pirmā rakstu vieta Ījaba 14. nodaļa 17. pants. Ījabs saka, bet manus pārkāpumus tu turētu aizīmogotus savā somā, un manu vainu būtu aizlipinājis un nolicis prom. 12. gada tulkojumā tur rakstīts, manas vainas tu tīstoklī aizīmogotu, aizsviestu manus pārkāpumus. Manas vainas tu tīstoklī aizīmogotu, aizsietu manus pārkāpumus. Tur minēts vārds tīstoklis. Un Ījabs šeit runā, ka Dievs mūsu pārkāpumus, mūsu vainas, mūsu grēkus saliek tā kā savā somā, kā tīstoklī, aizīmogo, aiztaisa ciet, noliek projām. Vai tas nav brīnišķīgi? Tad, kad mēs nākam pie Jēzus Kristus un mēs sūdzam savus grēkus un lūdzam Jēzu piedod mums, kad mēs nākam ar grēku nožēlu, kad mēs atzīstamies savos pārkāpumos, viņš mums piedod. Viņš mūs šķīsti ar savām svētajām asinīm. Mēs zinām, mūsu kungs Jēzus Kristus, viņš nomira pie Golgātas krusta mūsu grēku dēļ. Viņš tur lēja savas svētās asinis. Un viņš mūsu
izsūdzētos grēkus ieliek kā somā, kā tīstoklī. Viņš mūsu vainas aizlipina ciet, aiztaisa ciet, aizīmogo tās. Un pēc tam šis tīstoklis, šī soma tiek iemesta kā jūras dzelmē un nekad vairs netiek pieminēti. Tiek aizmirsti uz mūžiem. Izlasīsim vēl no pravieša Mihas grāmatas 7. nodaļas 18. pantu un 19. pantu. Pravietis Miha, 7. nodaļa, 18. 19. pants. Tur ir tā rakstīts: kur ir tāds Dievs kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas, jo tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, viņš apžēlosies par mums, mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu, visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumā. Vai tas nav brīnišķīgi? Dievs mūsu nožēlotos, izsūdzētos grēkus liek savā tīstoklī. Tos pēc tam iemet jūras dzelmē, jūras dziļumā. Un Dieva vārds saka 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantā: ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un mūs šķīstī no visas netaisnības. Slava mūsu Kungam! Tīstoklis, soma, un tā ir atvērta, un tā gaida, kad cilvēki nāks un izsūdzēs visus savus grēkus, savus vainas, un Dievs grib piedot, Dievs grib aizīmogot, Dievs vēlas mest jūras dziļumā. Ebrejiem 9. nodaļā, 11. pantā un tālākajos pantos mēs lasām: bet Kristus ir atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reiz par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni apslakot sagānīto šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Kristus nomira mūsu grēku dēļ. Viņš samaksāja savām asinīm. Viņš tika pienaglots. Mēs varam nākt pie viņa. Un Ebrejiem 10. nodaļā 14. pantā ir rakstīts: jo ar vienu upuri viņš ir mūžīgi pilnīgus darījis tos, kas top svēti. Dievs saka: es vairs nepieminēšu viņu grēkus un viņu netaisnības. Cik labi zināt, ka Kristus mūs ir atpircis ar savām asinīm. Viņš samaksāja par mūsu grēkiem pie Golgātas krusta. Un pravieša Jeremijas grāmatā 31. nodaļā 34. panta beigās ir rakstīts: jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Slava Dievam! Dievam ir tīstoklis. Visu, ko mēs izsūdzam, izsakām, to viņš tur ieliek iekšā, aizīmogo, iemet jūras dzelmē, tiek aizmirsts. Un apostols Pāvils vēstulē romiešiem 8. nodaļā, sākot no 31. panta, rakstīja: ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas mūs aizstāv?
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pāri paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Un Pāvils turpina un saka, tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Kāda tā ir liela žēlastība. Kad cilvēks var nākt Dieva priekšā, kunga Jēzus priekšā un pārbaudīt savu sirdi un izsūdzēt visu. Un tas kungs to izsūdzēto ieliek kā tīstoklī, kā somā, aizīmogo, aizlipina, aiztaisa un nogremdē nepieminēšanas jūrā. Un Dieva vārds saka, svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Un šodien mēs arī varam pārdomāt Dieva vārda gaismā, varbūt ir kaut kas, kas vēl jāpasaka tam kungam, lai viņš aizīmogo, lai viņš nogremdē, un mēs varam dzīvot tālāk un iet tālāk šauro ceļu, Dievam patīkamu ceļu, sekojot Kristus pēdās. Tātad pirmā lieta – soma jeb tīstoklis. Otrā lieta, kas Dievam ir trauks mūsu asarām. Izlasīsim vēlreiz Psalmu 56, 9. pantu. Psalms 56, 9. pants. Manas žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis. Manas asaras savācis savā traukā, jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Dievam ir trauks mūsu asarām. Vai tas nav brīnišķīgi? Viņš zina, cik mums ir matu uz galvas, un viņš skaita tavas, manas, mūsu asaras. Iebs 16. nodaļā 20. pantā raksta, Ieba 16:20, tomēr uz Dievu vien es paceļu savas asaru pilnās acis. Bet no manas asaras pil uz Dievu. Dievs klausa, viņš redz, viņš skaita mūsu žēlabas, viņš redz mūsu nebaltās dienas, viņš redz katru mūsu asaru un tās vāc savā traukā. Un Jēzus sacīja Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 4. pantā, svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti. Svētīgi tie, kam ir bēdas, tie taps iepriecināti. Viņš redz katru bēdīgo sirdi. Un vecajā derībā mēs varam lasīt pravieša Jesejas grāmatā 57. nodaļā 15. pantā. Dievs saka, jo tā saka augstais un varenais, kas dzīvo mūžīgi un kā vārds ir svēts, es dzīvoju augstībā un svētā vietā un pie tā, kam sagrausts un pazemīgs gars, kad dzīvu daru garu pazemīgiem un dzīvu daru sirdi sagraustiem. Dievs saka, es dzīvoju augšā, augstībā, bet es dzīvoju arī ar tiem, kam ir sagrausts gars, kas ir pazemīgi, kas raud, kas sēro. Psalmā 51. 17. pantā ir rakstīts, Dieva upuris ir satriekts gars, salaust un sagraust uz sirdi tu, Dievs, nenicināsi. Manas žēlabas un nebaltās dienas tu esi saskaitījis. Manas žēlabas, nebaltās dienas, grūtības, tu, Dievs, esi saskaitījis. Manas asaras nav bijušas veltīgas,
Tās tu esi savācis savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā? Viņš atzīmē savā grāmatā nebaltās dienas, žēlavas, asaras. Viņš uzskaita, viņš tās redz. Lūkas evaņģēlijā 6. nodaļā 20. pantā mēs lasām: Jēzus pacēla savas acis saviem mācekļiem un sacīja: Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsiet paēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Mūsu kungs redz asaras un krāj tās savā traukā. Vispirms jau viņš gaida grēka nožēlas asaras, kad cilvēki raudās par saviem grēkiem. Mēs zinām no Dieva vārda, kad reiz pienāks diena, kad raudāt jau būs par vēlu. Bet šodien Dievu priekšā, mūsu kungu priekšā, ir laiks pārbaudīt sevi, izsūdzēt. Jūs atceraties, ja es stāstīju par bagāto vīru, par Lācaru, un bagātais vīrs nonāca ellē, un viņš raudāja un sauca. Viņš atcies cieši lielas mokas šīs liesmās, bija jau par vēlu kaut ko mainīt, asaras vairs nelīdzēja. Ja es sacīju, tā būs pasaules pastarā galā, eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem, un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Bet būs jau pa vēlu. Bet šodien, cik brīnišķīgi, tas kungs krāja asaras savā traukā. Es atceries reiz, apstuls Pēteris, viņš bija aizliedzis Jēzu Kristu, viņš bija 3 reizes liedzies, ka viņš viņu nepazīst, un pēc tam viņš nāca pie apziņas un izgājis ārā, gauži raudāja. Jēzus uzlūkoja viņu. Asaras var būt dažādas, var būt vientulības asaras. Dziesminieks reiz 102. psalmā, 8. pantā rakstīja: Es esmu bez miega un sēžu kā vientulis putns uz jumta. Es jaucu savu dzērienu ar asarām. Viņš piedzīvoja vientulību, kad vairs nebija cilvēki apkārt viņam mīļi. Es esmu bez miega un sēžu kā vientulis putns. Es jaucu savu dzērienu ar asarām. Bet arī tad, kad nonākam tādos brīžos, mēs varam dzirdēt mūsu kunga Jēzus Kristus aicinājumu, viņa balsi. Viņš saka: nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Un Jēzus Kristus saka: nebīsties, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju nomiris un redzi, es esmu dzīvs mūžīgi mūžos, un man ir elles un nāves atslēgas. Kad arī pienāk vientulības brīži, mēs varam raudzīties uz savu kungu. No viņa nāk mums cerība, no viņa nāk paļaušanās, spēks dzīvot tālāk. Dažreiz varbūt dzīvē pienākt asaras no vecuma nespēka. Vecuma nespēka asaras var sākt ritēt par vaigiem. Arī tad mūsu kungs redz asaras. Un psalmā 35. pantā mēs lasām, psalms 35. pants: Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts atkal pilns gavīju. Tas kungs nomierina, tas kungs iepriecina, tas kungs
stiprina, paiet nakts, pienāk rīts, viņš dod spēku celties un iet tālāk uz priekšu. Un mēs varam būt priecīgi, jo tuvojas diena, kad tas kungs nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Nebūs nāves, nebūs bēdu, nebūs vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, būs pagājis. Un Jēzus sacīja, savu galvu pacel, skatīdamies uz augšu, tāpēc, ka tava pestīšana, jo tuvu nāk. Mūsu kungs, viņš krāja asaras savā traukā. Varbūt dzīvē var pienākt finansiāls grūtības, mēs jau dzirdējām, materiāls grūtības. Un mēs raudam un esam neziņā, kā apgādāt savu ģimeni, kā nomaksāt rēķinus, kā būs tālāk. Bet lai arī tad mūs iepriecina Dieva vārds, kas saka, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā, ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos, ko cilvēks man darīs. Viņš neatstās. Un mēs varam, es domāju, katrs apliecināt, ka mūsu dzīvē ir bijušas grūtības, pārbaudījumi, bet tas kungs nav atstājis. Viņš ir bijis klāt, viņš ir palīdzējis. Vecajā derībā mēs lasām par Hagari un viņas dēlu, kur bija izraidīti tuksnesī. Viņiem iedeva maizīti, ūdeni un pietrūkās. Viņi atradās karstā saulē un šķita viņi ies bojā, viņi mirs. Un mēs lasām 1. Mūzes grāmatā, 21. nodaļā, 15. pantā un tālākos pantos Dieva vārds saka, kad ūdens traukā pietrūka, tad tā nolika bērnu apakškrūma un nogāja un apsēdās tur pretī bultas šāviena attālumā, jo tā sacīja, es nevaru redzēt bērnu mirstam. Un apsēdās tur pretī un pacēla savu balsi un raudāja, un Dievs dzirdēja tā zēna balsi. Un Dieva eņģelis no debesīm sauca Hagarei un uz to sacīja, kas tev kait, Hagare? Nebīsties, jo Dievs zēna balsi dzirdējis vietā, kur viņš ir. Dievs dzirdēja zēna saucienu, viņš redzēja zēna asaras, viņš redzēja mātes lūgšanas, viņš redzēja mātes asaras. Un Dievs sacīja, nebīsties, jo Dievs zēna balsi dzirdējis vietā, kur viņš ir. Celies, ņem zēnu un turi to pie savas rokas, jo es viņu celšu par lielu tautu. Tas vēl nav gals. Es celšu viņu par lielu tautu, vēl ir nākotne. Un 19. pantā rakstīts, un Dievs viņai atvēra acis, un tā ieraudzīja ūdens aku, un gāja un pildīja trauku ar ūdeni, un dzirdināja zēnu. Var pienākt dzīvē brīži, kad liekas viss ir tuksnesis. Viss ir beidzies, bet arī tuksnešainā vietā mūsu kungs var atvērt acis, pārdabīgā veidā rādīt jaunu ceļu, jaunu virzienu, jaunas iespējas. Un tādu skatu viņš pavēra Hagarei, Ismēlam. Dievs viņai atvēra acis un tā ieraudzīja ūdens aku tuksnesī. Kā tas var būt? Un viņi gāja un pildīja trauku ar ūdeni un dzirdināja zēnu, un Dievs bija ar zēnu, un tas auga un dzīvoja tuksnesī. Dievs spēja atvērt mūsu acis, dot palīdzību arī tuksnešainā dzīves periodā, bezizējas situācijā. Tikai paļausimies uz viņu. Varbūt dažreiz mēs raudam veselības dēļ, varbūt ir uzstādīta slikta diagnoze, vai raudam pie slimnieka gultas. Arī tās asaras mūsu kungs redz un sakrāja savā traukā. Vecajā derībā mēs lasām, ka reiz ķēniņš Hiskijas saslima. Atnāca pravietis Jesej un uz to sacīja, tā saka tas kungs, apkop savu namu, jo tu mirsi un nepaliksi vesels. Tad Hiskija savu vaigu pagriez pret sienu un pielūdz to kungu un sacīja, ak, kungs, piemini lūdzams,
ka es tavā priekšā esmu staigājis patiesībā un no visas sirds darījis, kas tev patīk. Un Hiskija gauži raudāja. Un kad Jesej vēl nebija aizgājis ne pusceļa caur pilsētu, tad tā kunga vārds uz viņu notika un sacīja: ej atpakaļ un saki uz Hiskiju, manas tautas valdnieku, tā saka tas kungs, tava tēva Dāvida Dievs. Es tavu lūgšanu esmu klausījis, es tavas asaras esmu redzējis. Redzi, es tevi darīšu veselu, 3. dienā tu iesi tā kunga namā, un pie tavām dienām es vēl pielikšu 15 gadus. Dievs krāj asaras, viņš redz mūsu asaras. Dievam ir tīstoklis, Dievam ir soma, kur viņš ietina grēkus, izsūdzētos grēkus, iemet aizmiršanas jūrā, viņam ir trauks, kurā viņš sakrāja mūsu asaras, bet Dievam ir arī vēl kaus, kurā tiek krātas mūsu lūgšanas. Lūgšanu kaus. Un tāpēc nebitēsimies lūgt un saukt uz Dievu un teikt savas vajadzības mūsu kungam. Varbūt dažreiz atbilde kavējās, bet turpināsim lūgt. Teiksim mūsu Dievam visas savas vajadzības. Būsim pārliecināti, ka viņš dzird mūsu lūgšanas. Eņģeļi tās nonesīs Dievu priekšā. Varbūt mums mūsu lūgšanas dzīve ir jādara aktīvāk, lai vairāk lūgšanas, lai tās arvien ātrāk un ātrāk nāk Dieva priekšā. Mēs jau lasījām Atklāsmes grāmatā 5. nodaļa, 8. pants. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cīteras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas. Lūgšanas Dieva kausā. Atklāsmes grāmatā 8. nodaļa, 3. pants, Atklāsmes 8.3. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām, kas uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Cik brīnišķīgi. Mūsu lūgšanas tiek sakrātas Dieva kausā. Un Dieva vārds saka, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Lūdziet bez mitēšanās. Nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Dziesmnieks rakstīja, es gaidu gaidīdams uz to kungu. Viņš griežas pie manis un paklausa manu kliegšanu. Cik brīnišķīgi. Tīstoklis mūsu grēkiem, kaus lūgšanā, trauks asarām. Nepagursim lūgt, nepagursim saukt uz Dievu. Varbūt jau esi ilgi lūdzis un spēks sāk pagurst lūgšanā. Turpini lūgt, turpini saukt. Sauc uz Dievu. Lai lūgšanu kaus pildās pilns līdz malām. Eņģeļi to nonesīs Dievu priekšā. Nāks atbilde no debesīm. Un mūsu sirdis piepildīs prieks. Dievs ir atbildējis. Dievs ir uzklausījis. Mēs viņam vēl dosim slavu, godu un pateicību
par visu, ko viņš ir darījis. Un tad vēl kāda lieta. Grāmata, jeb grāmatas. Dievam ir grāmata. Izlasīsim vēstuli Filipiešiem, 4. nodaļa, 3. pants. Filipiešiem 4, 3. pants, panta beigas. Ja arī tevi mans īstais darba biedri lūdzu palīdz viņām, kas evaņģēlija labā cīnījušās kopā ar mani Klementu un maniem pārējiem darba biedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Dievam ir grāmata. Un paldies Dievam, viņš arī mums ir devis savu grāmatu, Bībeli. Un mums ir Dieva vārds, kur mēs varam lasīt. Es pateicos Dievam, ka manā ģimenē ienāca Dieva vārds. Kad mans vectētiņš bija Latvijas armijā, kāds viņam uzdāvināja jauno derību. Viņš apskatījās un nolēma, ka viņš nelasīs un pārdeva jauno derību. Un pēc kāda laika šī pati jaunā derība, kuru viņš bija pārdevis, tā pati kopija, tā pati grāmata, vēlreiz nonāca viņa rokās, viņš sāka lasīt, un tā grāmata izmainīja viņa dzīvi. Žēlastība notika pie man vectētiņa, un pēc tam pie mammas, viņas māsu, brāļiem, slava Dievam. Es atceros, kad es vēl biju zēns, varbūt tas bija 85. gads, man uzdāvināja Bībeli, tajā laikā jau nevarēja dabūt Bībeli, bet bija kādi cilvēki, kuri pagrīdē spieda Bībeles, un man uzdāvināja jaunu Bībeli. Kā tā bija liela žēlastība. Un tāpēc mana vēlēšanās ir dāvināt cilvēkiem Dieva vārdu Bībeles. Un jūs zināt, ka Dievs dara varenas lietas, varbūt klusībā, varbūt neredzot. Viens mans draugs, viņa sieviņa, viņa izveidoja internetu lapu, kur viņi sūta cilvēkiem Bībeles bez maksas. Viņš saka, ir tādas dienas, kad viņi saņem pat 100 vai vairāk pieteikumus dienā. Viņi vairs nevar apstrādāt. Viņi sūta savu pakumātu, ka katrs cilvēks Latvijā var saņemt bez maksas Dievu vārdu. Es pats saņemu pieteikumus gandrīz katru dienu. Cilvēki lūdz pēc Bībeles, pēc Dievu vārdu. Dieva grāmata, Bībele. Tā mums māca par pestītāju. Māca, kā mums dzīvot, māca, kā mums nonākt debesu valstībā. Un 1. psalmā mēs varam lasīt tādus vārdus. Svētīgs ir cilvēks, kas nestaigā bezdievīgo padomā, nec stāv uz grēcinieku ceļa, nec sēž mēdītāju biedrībā, bet kam labs prāts pie tā kunga bauslības, un kas viņa bauslību pārdomā dienās naktīs. Jo tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā, un viņa lapas nesavīst, un viss, ko viņš dara, tas labi izdodas. Svētīgs cilvēks, kas lasa un pārdomā Dievu vārdu. Izlasīsim no vēstules ebrejiem 4. nodaļas 12. pantu. Ebrejiem 4.12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesnesis. Un es aicinu arī jūs, ka jūs ikdienā domājat, kam es vēl varētu uzdāvināt Bībeli, kam vēl nav Bībeli. Es redzēju šeit nākot stāvu bezmaksas Bībeles, jūs varat paņemt un dalīt, un Dievs dos vēl, ka vēl tiks iespiestas, un daudz vēl varētu saņemt mūsu tautā Dievu vārdu un lasīt. Vēl kāda grāmata ir Dievam, tā ir piemiņas grāmata. Un mēs varam lasīt Malahijas grāmatā 3. nodaļā no 16. panta, ka Dievam ir grāmata, piemiņas grāmata. Tad tie, kas to kungu bīstas, runāja cits ar citu, un tas kungs ieklausījās un sadzirdēja, un piemiņas grāmata viņa priekšā ir rakstīta tiem, kas to kungu bīstas un kas viņa vārdu piemina.
Dievam ir piemiņas grāmata. Un tur viņš raksta to cilvēku vārdus, kas viņu bīstas, kas viņa vārdu piemin. Un es ceru, ka mūsu vārdi arī tur ir ierakstīti. Viņam ir grāmata, piemiņas grāmata. Tiem, kas viņu bīstas, tiem, kas viņa vārdu piemin. Un Dievs saka, un tā ir dienā, ko es darīšu, saka tas kungs, tie man būs par īpašumu. Un es to žēlošu, kā vīrs savu dēlu žēlo, kas viņam kalpo. Un man patīk, kā šie panti skan angļu valodā, ķēniņa Jēkaba tulkojumā. Dievs saka, tādā dienā es viņus paņemšu, viņi būs kā dārgums, es viņus paņemšu augšā pie sevis. Un es ticu, tas runā par pārbaudījumu laiku, kas tuvojas šai pasaulē, par bēda laiku, bet Dievs saka, es ņemšu savējos, savus dārgos, savus izredzētos augšā, kā vīrs savu dēlu žēlo, kas viņam kalpo. Tad jūs atkal redzēsiet starpību starp taisnu un bezdievību, starp to, kas Dievam kalpo un to, kas viņam nekalpo. Piemiņas grāmata. Un Dievam ir arī dzīvības grāmata. Mēs jau lasījām dzīvības grāmata. Un cik labi ir apzināties, ka mūsu vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā. Un atklāsmes grāmatā 20. nodaļā, 12. pantā un tālākos pantos apostols Jānis apraksta: es redzēju mirušos lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatā, pēc viņu darbiem. 15. pants. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Atklāsmes grāmata 21, 27. Nemūžam tur nekas neies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmatā. 4 lietas. Soma, jeb tīstoklis, trauks, kaus, grāmata. Mūsu žēlabas, nebaltās dienas viņš skaita, mūsu asaras viņš sakrāja savā traukā, mūsu lūgšanas tiek sakrātas traukos, viņš uzklausa mūsu lūgšanas. Viņš joprojām gaida, kad grēcinieks sauks pēc glābšanas, lai ierakstītu grēcinieka vārdu, atpestītā grēcinieka vārdu dzīvības grāmatā. Teiksim par mūsu kungu, liecināsim par mūsu glābēju, par mūsu pestītāju, ka joprojām ir šī iespēja tikt pestītam, glābtam, ka grēki to patņemti, aizmesti prom. Mēs lūdzam, lai vēl daudz nāk pie Jēzus Kristus, lai daudz atpestīto asaras vēl tiek sakrātas traukos, lai kungs darbojas pie mūsu tautas, un lai katrs latvietis varētu saņemt bezmaksas bībeli un lasīt un iepazīt savu kungu. Un lai katra latvieša, katra iedzīvotāja, kas šeit dzīvo vārds, tiktu rakstīt dzīvības grāmatā. Mēs nezinām, cik ilgi būs vēl labvēlīgais laiks, un tāpēc lūgsim Dievu. Kungs, ko tu gribi, lai es darītu? Kā es vēl varētu paplašināt tavu valstību? Palīdz man būt tavam lieciniekam. Es negribu tikai vienu stāvēt tur debesīs un priecāties un līksmoties, bet es gribu, ka vēl daudz cilvēku tiktu glābti, tiktu iegūti mūžībai, tiktu pestīti. Un es ceru, jūs atcerēsties šīs 4 lietas. Grāmata, jeb tīstoklis, trauks, kaus un grāmata. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu mūsu sirdis uzrunā. Mēs nākam pie Tevis, kungs, un atveram savu sirdi
Un visu, kungs, vēlamies nest pie tevis savus grēkus, ka tu viņus ietini un aizmet prom. Mēs gribam dzīvot pilnībā priekš tevis, iet un negrēkot vairs, kungs. Un mēs tev pateicamies, ka tevi trauks, tu skaiti mūsu nebaltās dienas. Tu savādi savā traukā mūsu asaras, tu redzi mūsu skumjas un nopūtus. Ejot cauri šai dzīvei pa šauro krusta ceļu, mēs piedzīvojam grūtības, pārbaudījumus, bet tu mūs redzi, tu mūs zini, tu mums palīdzi. Un mēs tev pateicamies par kausiem, kuros tiek sakrātas mūsu lūgšanas, un eņģeļi tās nes tavā priekšā. Paldies, ka tu dzirdi savu ļaužu lūgšanas. Palīdz mums nepagurt lūgšanās, ja arī atbilde nenāk uzreiz, ja esam jau arī ilgāk lūguši, kungs, bet palīdz, ka mēs ticam un ceram, ka tu atbildēsi, ka tu neatstāsi mūsu lietu, tu palīdzēsi. Kungs, mēs tev pateicamies par grāmatu, piemiņas grāmatu, kur tu pieraksti, kungs, katru, kas sauc uz tevi, kas bībā staigā tavā priekšā. Es tev pateicos, kungs, ka tev ir dzīvības grāmata, ka tu tur ieraksti savus atpestītos, ka tu esi atpestījis, mazgājis savā asinī. Es tev lūdzos, kungs, ka vēl daudz un daudz šeit skrīveros, šajā apkārtē, būtu ierakstīti dzīvības grāmatā jauni un veci. Kungs, lai tev slavu pateicību.